semināru, lai klausās, un kam tas būtu paredzēts, kam es esmu, kā saka, ieplānojusi. Tātad tas ir konsultantiem, kuri pasūtas savai ģimenei. Šis seminārs būtu konsultantiem, kuriem ir neliels klientu skaits. Tāpat arī konsultantiem, kuriem ir interese piepelnīties, kuri meklē dažādas papildus peļņas iespējas. Noteikti šis seminārs mūsu VIP konsultantiem, mūsu labākajiem tirgotājiem. Kā arī šis būs seminārs konsultantiem, kuri vēlas uzzināt kaut ko jaunu, kā arī visiem, kam viss ir zināms, tomēr šad tad dara arī kaut ko atkārtot. Nu, lūk, tātad jebkurš konsultants tiek gaidīts šajā apmācību ciklā un apmācības seminārā. Man ir jums jautājums un lūgums ņemt aktīvu dalību čatā, jo mūsu mācības tas ir dialogs mums. Un jūs esat konsultanti. Cilvēki, kas pazīst jau Faberlic vismaz no viena stāna puses, sakiet lūdzu, ar ko jums asociējas vārds Faberlic un kompānija Faberlic? Rakstiet man čatā. Santa raksta foršām cenām un precēm. Alavana kosmētika, Inga fantastiska kosmētika, tīra māja un tā tālāk. Tas viss ir tik tiešām tāds sinonīms mūsu kompānijas vārdam Faberlic. Un tas, ar ko visbiežāk asociējas, jau ir tas jūs pieminētais, ka šie ir ļoti kvalitatīvi produkti. Faberlic tās ir konkurētspējīgas cenas. Ar superīgu kosmētiku un skaistumu Lāsma raksta tieši tā. Ļoti plašs mums ir sortiments. Protams, ka vārds Faberlic asociējas ar konsultantu tīklu. Tas ir atlaides, tas ir bonusi, tās ir dažādas dāvanas, tas ir katalogi. Katram no mums ir kāda sava asociācija šim vārdam vai arī vairākas nozīmes, ko mēs pamanām. Tomēr Māra arī raksta, ka fantastiski produkts ar labām cenām, brīnišķīgi Māra. Kā jūs redzat, mēs diezgan labi orientējamies mūsu tādā konsultantu līmenī, klientu līmenī, kas ir Faberlic. Bet Faberlic jau vēl ir ļoti dziļu pamatu apakšā un daudz skaistām lietām, jo tā ir sevis pilnveidošana. Kompānija Faberlic. Tās ir jaunas iemaņas, ko mēs iegūstam. Faberlic tā ir atzinība. Faberlic tā ir sava komanda. Tā ir komandas piederība. Tas ir savs biznes. Un tas ir stabils ienākums. Vai kādam no jums klātesošajiem arī Faberlic asociējas ar šīm lietām, ar šīm īpašībām un praksēm? Santa, paldies! Jā, un Smaids un Litai ir, jā. Ingai, protams, Ligita, jā. Tieši tā, tad, kad mēs runājam par Faberlicu, ja mēs ņemam, paldies, meitenes, brīnišķīgi, tad, kad mēs ņemam Faberlic pirmo to sajūtu, tas mums ir produkts. Bet, ja mēs sākam domāt par Faberlic, ko sniedz Faberlic, tad tas ir daudz vairāk. Tas ir daudz dziļāk, un tas ir, teiksim tā, daudz interesantāk bieži vien. Un parunāsim tātad, kādā veidā konsultanti Faberlicu var redzēt tīri finansiāli. Ja? Ņemam vērā, ka konsultants šī seminārā noteikti mums būs tas cilvēks, kurš ir konsultants plašākam lokam, kura pasūtījumi ir vismaz ap 100 eiro. Tātad tas nav tikai ģimenē, tātad tas ir cilvēks, kurš jau māk veidot pasūtījumu vairākiem klientiem, formē un ir pieņēmis šo darbību tā kā hobiju. Tā kā, ja, ne tikai stilpērku, bet apkalpoju vēl kādus sev tuvus, mīļus klientus,
Tātad pērku katalogu, varbūt vienu, varbūt vairāk. Noteikti esmu kādreiz apjautājis par kādu paraudziņu, noteikti esmu meklējis informāciju par kādu produktu, piedalos kuponu akcijās, noteikti interesējos par kādiem īpašiem bonusiem, ko es kā konsultants varu iegūt. Un esot konsultantam, jūsu ienākuma līmenis, ja jums ir vismaz 50 punkti, tātad šis apjoms ir ap 35 eiro līdz 120, varbūt kādam nedaudz vairāk. Tomēr šis ienākums, šī ekonomija ir tikai konsultanta darbības rezultāts. Un kā tad izskatās, no kā tad sastāv, kur tad es dabūnu tos 35 eiro? Tātad mēs pieņemam, ka konsultants, lai veiktu pasūtījumus 100 eiro uz apmaksu, viņam ir nepieciešami vismaz 10 klienti. Tas nozīmē, ka viņam aktīvi katru reizi pasūta 10 klienti, tātad viņš rūpējas par šiem klientiem, piegādā katalogu, dara aktīvu konsultantu darbību un saņem 35 eiro, ko šeit es apzīmē ne kā ienākumu, bet kā ekonomiju. Jo mēs jau paši sev ar sūtam produktu, un šajā gadījumā tas vairāk sanāk ieekonomēt sev savai ģimenei. Savukārt, VIP konsultantu ienākums ir no 70 un uz augšu eiro. Un, ja mēs skatāmies, ka VIP konsultantam teiksim, ir pasūtījums uz 200 eiro, tad viņš tātad vidēji apkalpo 20 klientus. Starp katalogu cenām un konsultantu cenu viņa iegūmas ir 70 eiro. Plus mēs zinām, ka pēc mārketinga plāna, ja ir 100 punktu apgrozījums, kompānija vēl izmaksā 3%. Tātad tie 3 eiro, ko konsultants saņem par saviem punktiem pēc mārketinga plāna. Ja mēs paskaitam kopā, konsultanta iegūms ir 73 eiro. Pie tam viņš ir apkalpojis 20 klientus un veicis diezgan lielu pasūtījumu. Savukārt, VIP konsultanti, kuru pasūtījums ir lielāks uz 150 punktiem, tātad vismaz 300 eiro konsultantu cenās, šis konsultants apkalpo vismaz 30 klientus. Katru katalogu, tātad katras 2-3 nedēļas. Un starpības starp konsultantu un katalogu cenām ir ap 100 eiro, tātad 105 eiro. Plus, ņemot vērā viņa pasūtījumu lielumu, viņš vēl saņem 10% papildus apjoma atlaidi, kas sastāv ap 5 eiro katalogā. Un ņemot vērā, ka viņam ir tātad jau šie punkti, kā arī iepriekš virs 100, pēc mārketinga plāna viņš saņem vēl 3%, kas sastāv 4,50. Tātad ap 120 eiro. VIP konsultants var saņemt šajās 2-3 nedēļās. Sakiet, kā īsti ir, vai konsultanti, VIP konsultanti, tie, kas esat, jūs darbojaties šīs summas dēļ, vai esat skaitījuši, vai tik jūs arī saņemat? Tie, kas ir VIP, atrakstiet man, vai tā arī ir, ka jūs šīs summas dēļ cenšaties, un šī ir tā summa, ko jūs saņemat? Vai esat skaitījuši? Plus mīnus, Inga, vai ne? Tieši tā, plus mīnus, jā. Alla, nē, nav skaitīts, nevienmēr skaitīts. Ja ir te raksta, nav skaitīts, nevienmēr skaitīts, un Alla saka, ka nē. Nē, es nezinu, vai nav skaitīts, vai nesanāks summas. VIP konsultanti, protams, ka ir tie cilvēki, kuri arī iegulda biznesā. Un divreiz biju, es gan par mazākām naudām varu galvot, varbūt direktoriem. Jā, Iveta, es sapratu, 2 reizes, ja bijāt VIPs, no 70 eiro vajadzēja būt ienākumam, tad būt. Tas nozīmē, ka šie konsultanti, kas apkalpo klientus, viņiem ir arī, protams, savi biznesa ieguldījumi, jo ir nepieciešams noteikti iegādāties katalogus, noteikti ir jāsteigā pie šiem klientiem,
Un tātad jāpavada šis laiks pie viņiem, un noteikti maistiņa vajadzīga, kurā ielikt šo produktu. Tātad tā nav viņu tīrā peļņa, tas ir ienākums, ar kuru viņi saņēmuši, un noteikti vēl daļēji ieguldīs turpmākā biznesa attīstībā. Tas, kas ir jāuzmanās vienmēr konsultantam, kaut kādā brīdī viņa ienākums sasniedz, teiksim, robežu, jo tā kā diennaktī ir tik stundas, cik ir, mums ir spēks tikai tik, cik ir, mēs varam tikai noteiktu, kā saka, klientu loku apkalpot. Mēs varam tikai noteiktas stundas būt kā konsultanti. Tāpēc šīs lietas būt konsultantam, būt VIP konsultantam, tās ir ļoti labas, tomēr te ir, kā saka, jumts. Te kaut kur kādā brīdī tas jumts ir sasniedzams. Un tas, ko mēs runājām, ka tas jau vēl nav viss. Kompānija piedāvā arī savu biznesu katram. Un parasti ir jautājums, kas tad var vispār šo biznesu attīstīt? Kas ir tās personas, kuras ir tās, kurām tas ir dabas, kā saka, dots, kurām sanāks, kas jūs esat visi, kas esat savu biznesu sākuši attīstīt šeit. Un sanāk, tie var būt gan strādājoša persona, kura šobrīd aktīvi strādā, tomēr vēlas pamainīt vai kaut ko piemeklēt klāt. Ļoti labs ir studentiem iespējas sadarboties ar Faberle kompāniju, lai veidotu biznesu un attīstītu. Tās noteikti varbūt jaunās māmiņas, kuras šobrīd vai nu ir dekrēta, karās programmas. Sakiet, lūdzu, es ļoti atvainojos. Vai visiem karās programma, vai Ingai nekarās? Ok, tad es turpinu. Tātad jaunās māmiņas, kuras varbūt top vēl tikai par māmiņām, tātad iet dekrēta atvaļinājumā, vai kuras tev ir bērnu kopšanas atvaļinājumā ar bērniņu. Šajā gadījumā tās ir dāmas, kurām noteikti vienmēr interesēs tālāk jau par nākotni domāt, jo, ja bērniņš dzimis, noteikti būs pienāks, ka ir brīvāks laiks un ir iespēja, ka viņām tiešām ir nepieciešama šī pamatfinanses iespēja. Tās ir personas ar pamatizglītību, tās ir personas ar augstāko izglītību. Tās ir dāmas, kas ir mājasaimnieces, tie var būt pensionāri, kuri ir veikuši savu aktīvās darba gaitas, un tomēr vēl ir diezgan sparīgi un ar interesi pret dzīvi. Un noteikti nav sevi izsvītrojuši no sabiedrības un darba un sadarbības tirgiem. Un tie noteikti ir uzņēmēji, kuri jau kaut ko dara, kuriem varbūt jau pieder kāds no biznesiem. Tāpēc jūs redzat, ka jebkura persona var uzsākt biznesu. Protams, ka biznesu var uzsākt cilvēks, kurš šobrīd ir bez darba, bet es pieļauju, ka viņš noteikti jebkurai no šīm kategorijām atradīs arī atsauksmi un tas viņu uzrunās. Vai nu tas būs students, vai tā būs ar izglītību noteiktu līmeni, tā kā cilvēks arī, kurš šobrīd meklē iespēju strādāt, var skatīties iespēju attīstīt biznesu un sadarboties ar kompāniju Faberle. Es atļaušu Inese no Lielbritānijas raksta, daudzas meitenes nevar pieslēgties skolai, rāda, ka veida ir nepieejama. Tā, es pat nezinu, ko tagad darīt. Varbūt Inese izkopējiet šobrīd augšā šo interneta adresi, ko jūs pati savā datorā redziet, un aizsūtiet meitenēm, varbūt šādā veidā, lai viņas pieslēdzās, un noteikti, lai nenorāda, ka ir moderatori. Ja? Ir pieejams, tikai vajag uzspiest uz sarkano tekstu, Inese. Dzirdiet, Santa jums stāsta iespējas. Tā kā meitenes, paldies, ka jūs viena otrai palīdziet un dodiet iespēju pieslēgties. Paldies, mīļš jums! Nu, lūk, tātad biznesu, kā mēs runāsim tagad arī tālāk, var attīstīt jebkura persona, kura ir tajā ieinteresēta. Bet ko nozīmē attīstīt savu biznesu? Tas nav vienkārši jautājums, jo vienmēr mēs domājam, ko tas man prasīs, cik daudz man būs jāpieņem lēmumi un ko tas man dos. Noteikti iesaku saprast, aptvert
izdomāt, iedziļināties un sadzīvot ar tādu brīnišķīgu lietu, ka tu pieņemsi lēmumu. Tu pieņemsi lēmumu pats, kāds būs tava biznesa attīstības temps. Tev jāpieņem būs lēmums, ar ko tu veidosi komandu, ar ko tu vēlies veidot komandu. Un šie 2 punkti ir ļoti, ļoti svarīgi noteikti veidojot biznesu, jo attīstības temps ir noteikti atkarīgs no tā, cik tu esi jau zinošs, cik tu esi ar brīvu laiku varošs, jo, ja tu esi strādājošs persona vai maz bērniņš, iespējams, tev šis laiks ir mazāk. Attīstības tempu tu noteiksi pats ar tādu domu, vai tu gribi to darīt daudz, daudz straujāk un varbūt ar kādām interesantām metodēm pats izdomāt. Varbūt tu gribi taisīt lēni, sarunāties mierīgi ar cilvēkiem, nesteidzoties, paskatoties, kāda ir reakcija uz vienu vai tavu otru kādu piedāvājumu vai sarunu ar cilvēkiem. Tātad to tempu nosaka tu, un vai tu gribi ienākumus ātri, vai tu gribi būvēt stabilu biznesu sev nākotnē, tā kā sagatavot tādu labu grunti, labu pamatu un būvēt to pamatīgi un lēnām. Jebkurš no veidiem, ko jūs izvēlaties, tas ir jūsu lēmums un jebkurš ir pareizi. Ar ko veidot komandu ir ļoti svarīgs punkts, jo tad, kad jūs sākat veidot savu biznesu, jūs sāksiet satikt cilvēkus. Un uzreiz jums ir jāsajūt, varbūt pat neuzreiz, bet ir jāsajūt šie cilvēki, kurš ir ar jums vienā solī gatavs doties. Tā, lai ir komanda, kas skatās vienā virzienā, jo tas būs tāds atbalsta plecs vienmēr labs. Protams, ka jebkurš cilvēks, kurš vēlēsies iesaistīties jūsu komandā, tiks noteikti laipni uzņemts, bet tādus lielus attīstības plānus jūs noteikti veidosiet ar tiem cilvēkiem, ar ko jums būs līdzīga domāšana, vienādas intereses un mērķi. Un tas ir brīnišķīgi, ka tieši jums būs tā iespēja izlemt ar ko. Jo mēs zinām, ka darba vietās mums neviens neļauj izvēlēties attīstības tempus vai kaut kādus darbības tempus. Mums ir vienkārši darbi, kas ir jāpadara, un mums nav laika domāt, pacelt galvu un skatīties apkārt. Ar ko veidot komandu mums visbiežāk arī ļoti reti, kam ir iespēja, kas ir vadošos amatos, bet pārsvarā mums nav iespējas, kādā kolektīvā mēs ienākam, tādā mēs esam spiesti pielāgoties un sadarboties. Ļoti svarīgi būs tavs lēmums, ko tu pieņemsi, pilnveidot sevi, jo tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas noteikti katram cilvēkam dzīvē, jebkurā brīdī, jebkurā dzīves posmā nepieciešams, sevi pilnveidot un neatkarīgi tas, kur jūs strādājat, vai ar ko jūs sadarbojaties, vai ar ko jūs nodarbojaties, vienmēr jūs mācāties kaut ko jaunu, jūs sevi attīstat, jūs sevi pilnveidojat, un šeit noteikti būs fantastiska iespēja attīstīt sevi ļoti daudzos līmeņos, ļoti daudzos slāņos. Kā jūs attīstīsiet savu komandu, jūs paši pieņemsiet arī lēmumu. Zem šī punkta vairāk es paskaidroju to, ka jūs varēsiet izlemt, vai jūs gribat daudz brīnišķīgus konsultantus, vai jūs gribat tādus sadarbības komandas partnerus, kas ar jums ir gatavi visneprātīgākajām idejām un tādām izmēģināt tiešām kaut ko nebijušu. Tātad jūs būsiet tas, kurš noteiks, kā jūs gribat to darīt un kā attīstīt. Jūs būsiet tas, kurš noteiks, cik inteliģenti un izglītota būs jūsu komanda, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai jūs justos ērti un brīvi savā komandā, lai jums visiem būtu viegli. Jūs būsiet tie, kas skatīsies, kam ir vēl nepieciešams mācības, rekomendēsiet, ieteiksiet, palīdzēsiet arī ar laiku mācīties saviem cilvēkiem. Jūs būsiet tas cilvēks, kurš pieņemsiet lēmumu, kā veidot biznesu, ar kādām metodēm, ar kādām idejām. Jūs pieņemsiet lēmumu, cik daudz un kāds būs laiks, ko jūs veltīsiet biznesam. Un jūs būsiet tas, kurš pieņemsiet lēmumu, cik liels būs ienākums. Jūs būsiet tas, kurš noteiks, ko es gribu, cik gribu un cik man vajag. Tā kā attīstot savu biznesu,
Šeit būs ļoti daudz priekšnosacījumu, ļoti daudz labas lietas, ļoti daudz brīnišķīgus lēmumus, kurus jūs varēsiet pieņemt pats. Bet, lai to zinātu, lai saprastu, lai varētu attīstīt un domāt par biznesu, ir viens nemazāk svarīgs jautājums, kas jums pašam ir jāizprot. Kāds ir tavs mērķis? Jautājums it kā īss un vienkāršs. Tomēr es atvainojos, meitenes, kāds bija jūsu lēmums? Es atvainoju, Inga, kam jūs to jautājat? Man un lēmums par biznesu vai kā? Paskaidrojiet lūdzu savu jautājumu. Ļoti svarīgais jautājums, kāds ir tavs mērķis, ir jāsaprot, vai jūs vēlaties strādāt 5 stundas nedēļā vai 8 stundas nedēļā. Vai jūs vēlaties, lai jums maksā stabilu algu un principā bez īpaši izaugsmas iespējām? Vai tomēr jums ir svarīgi pieņemt šos lēmumus pašai, stādīt plānu, kā izvērtēt, vai jūs gribat dzīvot tā, kā dzīvojat šobrīd, vai ir kaut kas, ko jūs labprāt mainītu? Varbūt ir parādījušies kādi hobiji, varbūt viņu vēl nav, jo līdz šim nav sanācis ne laika, ne spēka, ne finanses par to padomāt. Uz šo jautājumu, kāds ir tavs mērķis, atbildiet vispirms pašas sev. Jūs esat dāmas, kuras jau ir kādu laiku noteikti Faberlikā, un tas var būt saistīts gan ar finansēm, tas var būt saistīts gan ar pašizglītošanos, tas var būt jau ar kādu dzīves situāciju. Vispirms nosakiet, kāds ir jūsu mērķis. Un atkarībā no tā, kāds būs jūsu mērķis, mēs, jūsu konsultanti, menedžeri, jūsu līderi, mēs varēsim palīdzēt jums viņu norientēties visā sadarbības iespējā, ko piedāvā Faberlika, un parādīt, kas ir jādara, cik ilgā laikā un kādā veidā jūs šo mērķi varēsiet sasniegt. Mēs jums varam palīdzēt tikai tad, ja mēs kopā sapratīsim vienādi un patiesi jūsu vēlmi un mērķi. Mēs iesim tālāk skatīties, bet Ingas jautājums laikam tātad bija mans, kāds bija jūsu lēmums? Mans lēmums bija bišķi savādāks šobrīd, jo es nācu uz kompāniju jau kā kompānijas darbinieks nekā konsultants. Bet savu laiku startējot kā konsultantam, man bija tikai viens mērķis – palīdzēt draudzenei. Tajā brīdī man bija viens mērķis, pēc tam man mērķi mainījās, sākot sadarboties, izrādījās tas viss ļoti interesanti, mērķi, protams, mainījās un tika pārrakstīti jau burtiski ātrā laikā, un tie noteikti bija ceļojumi. Man bija ļoti svarīgi būt pēkšņi atļauties neatkarīgai un ceļot. Mans mērķis noteikti bija mana godkāre, sasniegt augstākos statusus un paskatīties vispār, vai tas ir iespējams. Tāpēc es ļoti ceru, ka jums arī būs mērķis kaut vai tik dīvains kā man godkāre. Kaut ko sasniegt, pierādīt sev. Un, ja mēs runājam par mērķiem, apstipriniet viņus, apskatieties un padomājiet, un mēs jums savukārt parādīsim pāris lietas vismaz, kādā veidā mēs jums varam nākt pretī kā kompānija un kā noteikti komanda, kurā jūs šobrīd atrodieties. Jūs jau esat redzējuši noteikti mārketinga plānu, jo noteikti neesat pavisam jauni konsultanti. Nu, kā teikt, esat jauni konsultanti, bet neesat cilvēki gluži no malas. Tāpēc es jums rādīšu reālus ciparus un iespējas, ko sasniedz mūsu cilvēki. Tepat arī Latvijā, un Anglijā, un Īrijā un daudzās citās valstīs. Mārketinga plānā ir 23 dažādas pakāpes. Tas ir ļoti liekas sarežģīti no malas. Tāpēc mēs vienkāršosim to visu un rādīsim tuvākos iespējamos mērķus, kā konsultants var sākt saņemt pienācīgu atalgojumu. Tātad ir mums tāds mārketinga plānā nosaukums direktors. Cēls, svarīgs nosaukums.
Sasniedzot direktora statusu, ir tātad ienākums mēnesī ir ap 900 eiro. Tas vienmēr ir jāsaka, jo, protams, mēnesī, Iveta, pareizi jūs to pārjautājāt. Cilvēkiem no malas vienmēr ir nesaprotama mūsu 2-3 katalogu cikli, tāpēc mēs runājam par mēnešu atalgojumu, jo tas ir daudz vieglāk uztverams un saprotams. Tātad, kas būtu jādara, lai šādu ienākumu saņemtu? Ir jārekomendē sadarbība aptuveni 300 konsultantiem. No šiem 300 konsultantiem 130 varētu būt arī aktīvi katru periodu, un apgrozījumam jūsu visu kopējiem apgrozījumam jābūt ap 8000 eiro. Ko jūs saņemat vēl bez tā, ka tad 900 eiro pastāvīgi katru mēnesi? Vienreiz jūs varat saņemt tātad kvalifikācijas bonusu 1000 eiro apmērā. Un uz doto brīdi jūs noteikti esat jau skatījušies iepriekšējos manus seminārus un prezentācijas un lasījuši reģionu ziņās, ka ir šobrīd ātrā starta bonus, ko var saņemt jaunie konsultanti papildus visam vēl, ja viņi ir reģistrējušies no 8. līdz 14. periodam šajā gadā, tad viņiem ir iespēja sasniegt tātad šādu brīnišķīgu ienākumu 900 eiro mēnesī un plus vēl 1000 eiro saņemt bonusā. Sakiet lūdzu, jums paziņas, vai jūs paši, vai jūs saņemat 900 eiro mēnesī mazāk vai vairāk? Uzrakstiet lūdzu man čatā, lai es saprotu statistiku kāda, ar ko man šobrīd apkārt ir cilvēki. Varbūt ne par sevi, sarakstiet par vairākumu paziņām, kā ir. Mazāk saņem cilvēki, jā. Mazāk vairākums, mazākas ir algas cilvēkiem. Santa jaunā māmiņa apsveicam, bet nu tad skaidrs, ka mazāk. Īrijā citas algas, tad neko neteikšu. Jā, Līta, protams, Īrijā ir citas algas, bet Latvijā šīs algas mazāk Alla raksta. Tieši tā jūs redziet, ka 900 eiro tas ir liels ienākums priekš Latvijas un ne tikai priekš Latvijas tirgus. Un tas ir ienākums, kurš var mainīties un augt. Tātad mēs katru dienu darām savu darbu, mēs katru dienu iespējams kāds runājam ar cilvēkiem. Mēs esam gatavi ļoti čakli būt darbinieki un teiksim, būt ļoti čakli darbinieki un darīt savu darbu ļoti precīzi, kārtīgi. Mēs esam ļoti bieži gatavi būt ļoti izpildīgi, jo mums maksā algu, bet tagad mēs nekad neesam paskatījušies, kā ir, vai ja es sākšu savu biznesu un būšu tikpat čakla, agri tieši tā 900 eiro ir labs ienākums, tad es varu saņemt 900 un pat vairāk. Protams, neviens jūsu līderis šo ienākumu jums nesolīs ne rīt, ne parīt, ne nākamajā katalogā. Lai šādu ienākumu gūtu, tiem, kas izvēlēsies strauju biznesu, strauju attīstību, būs nepieciešami 2 mēneši. Tiem, kas vēlēsies ceļu iet pamatīgi, lēnām, uzmanīgi, tam var prasīt ieguldījums darbu pusgadu. Tomēr šajā periodā jūs turpināsiet saņemt ienākumu, jūs turpināsiet attīstīties un jūs turpināsiet gūt zināšanas un uzaudzēt līdz 900 eiro ienākumam mēnesī. Tas ir tas, ko Latvijā dara diezgan daudz šobrīd konsultantu, tiešām startējušiem direktora statusiem. Kā tas ir? Rekomendēt 300 konsultantiem kļūt par konsultantiem. Kā es to izdarīšu? Jūs neesat viena. Sāksim ar to. Iedomāsimies, ka tā skaistajā sarkanā aciņā esat jūs, un jūs rekomendējat konsultantiem tātad šo iespēju, ka viņi var atnākt uz kompāniju Faberlic. Kādam tas būs kā klients, kurš vēlas iegādāties sev un ar atlaidēm. Kāds būs konsultants, kurš vēlas apkalpot citus klientus. Bet atradīsies arī kādas, kur jaunas, skaistas meitenes, es esmu iezīmējis rozā krekliņos, kuras teiks, brīnišķīgi, viņam smagri,
ja? Agrita, es atļaušos jūs šajā piemērā ielikt. Kuri teiks, Agrita, interesanti, kā tu to dari? Man diezgan labi padodās un iepatikās arī tas pats, ko tu ar mani stāstīji. Es pastāstīju savām draudzenēm, viņas arī nolēma reģistrēties. Un tātad šādi cilvēki arī parādīsies jūsu struktūrā, kas ne tikai pirks, ne tikai pārdos, bet arī nolēms stāstīt un rekomendēt. Un tātad kopā iesaistot cilvēkus, piedāvājot iespējas, ja no visiem 300 cilvēkiem ap 130 veids pasūtījumu, jūsu ienākums sasniedz 900 eiro regulāro ienākumu. Tātad jūs redzat, komanda attīstās. Un kāpēc es teicu, ka jūs esat tie, kas pieņemat lēmumu, kā attīstīt? Tāpēc, ka jūs nosakat, cik daudz, cik aktīvi jūs piesaistīsiet jaunus cilvēkus. Jūs būsiet tā, kura noteiks, es vēlos viņiem piedāvāt visiem biznesu, un es vēlos viņiem pastāstīt par šīm iespējām. Tātad jūs dosiet iespēju ļaut vēl kādam sagribēt darīt tieši to pašu, ko jūs attīstīt komandu. Tātad kopā jūs esat jau ļoti liels spēks, kopā jūs variet jau sasniegt daudz, daudz vairāk un, protams, arī daudz ātrāk. Ir mums vēl daudz iespēju, protams, es parādīšu vēl vienu, lai es jūs nesabaidu, ka nākamais status pēc direktora mums ir vecākais direktors. Un vecākie direktori saņem ap 1300 eiro mēnesī. Es uzrakstīju diezgan pieticīgi. Es zinu, ka vecākie direktori saņem mums vairāk, bet kas tad ir jādara? Kā jūs redzat, jārekomendē sadarbība līdz pat 600 konsultantiem, gandrīz divreiz vairāk konsultantiem. Aptuveni 210, 215 cilvēki konsultanti nepieciešami aktīvi. Un apgrozījums, protams, jau pieaug no 8000, nu jau līdz 13 000 jābūt apgrozījumam. Plus tā vēl tiek saņemts, vai dieniņas neizlaboju kļūdu, atvainojiet, 500 eiro ir kvalifikācijas bonus un 1500 ir bonus ātrais starts jau vecākajam direktoram, ja viņš ir bijis jaunais konsultants. Nu, kopsumā sanāks tie paši 2000. Nu, lūk, ko tad dara vecākais direktors? Protams, jūs izvēlaties tātad, kā es vēlreiz atgādinu, kā savu biznesu vadīt. Iespējams, ka jūs gribat daudz konsultants, jūs gribat tikai, lai jums brīnišķīgi pārdevēji, jums ļoti patīk ar viņiem darboties, palīdzēt attīstīt viņu pasūtījumus, jums patīk apmācīt viņus, piesaistīt jaunus klientus un viņiem par to visu stāstīt. Jums patīk diezgan daudz komunikāciju par produktu. Redziet, es jums pastāstīšu, tagad vēlreiz paskatāmies, ko raksta Inese Mansfelda, tā ir Lielbritānija. Lielbritānija ir valsts, kur mēs zinām, ļoti daudz latvieši ir aizbraukuši dzīvot un strādāt, un tāda valsts ir arī Īrija, kur dzīvo un strādā daudz mūsu radi draugi paziņas. Un tieši tā Līta un Inese ir Latviju meitenes, Latviju zeltenes šajās valstīs, un Inese pirms tam rakstīja, ka 900 eiro Anglijā ir lielākas algas. Savukārt, lai Anglijā saņemtu bonusus, vajag mazāk parakstīt konsultants, jo tur redziet, šī cenu starpība ir savādāka. Tā kā katrā vietā un lietā ir savs plus. Un, kā jūs redzat, aktīvi darbojas meitenes ne tikai Latvijā, bet mēs vienmēr varam atcerēties par saviem dārgiem draugiem, kur izbrauca no Latvijas, spiesti vai nespiesti, bet kontaktus mēs vienmēr ar viņiem varam uzturēt, un Faberliks ir ne tikai Latvijā. Kā tad vecākam direktoram to darīt? Lai sasniegtu šo apgrozījumu, šo ienākumu 1300 eiro vismaz. Tātad augšā pašā skatieties, tā esiet jūs. Un jums ir daudz konsultantu. Atceramies, ka mums bija brīnum jauka meitene rozā krekliņā, kurā arī nolēma, ka viņa piesaistīs savas draudzeņu pulciņu. Un viņa ir piesaistījusi dažus cilvēkus, viņa varbūt ir ļoti aktīva skolniece, studenta, viņai nav daudz brīva laika biznesam, jo tiešām pamatizglītība ir jāgūst, un šobrīd ir ārā vasara, un varbūt prātā ir mīlestība un citas lietas, varbūt ir citi hobiji. Savukārt tā varbūt arī kāda kundze gados, kura nesteidzoties mierīgi attīsta savas draudzenes, piesaistot Faberlikam savu biznesu, tādā veidā attīst.
Bet te ir parādījusies vēl viena dāma sarkanā krekliņā, jo bija jums savukārt tāds, teiksim, jauns konsultants, kurš kaut ko sāka, bet aktīvi mācījās no jums, saņēma labu atbalstu no jums un no kompānijas, uztvēra biznesu nopietni, saprata, ka vēlas arī šādu ienākumu, un viņa nolēma, ka viņa arī grib ienākumu vismaz 900 eiro mēnesī. Un kopā ar jums solī ir radies šāds brīnišķīgs partners, kura arī sākas veidot savu stabilu komandu un sasniedz savu ienākumu uz 900 eiro. Tātad jūs varat vai nu tikai konsultantus audzēt, tātad savu pelēko rindiņu ar rozām meitenītēm pa vidu, bet variet arī savu struktūru attīstīt, ļaujoties dublēt jūs, ļaujoties pārņemt jūsu pieredzi. Un šādā veidā tā struktūra stāv, jūs pieņemat to lēmumu, kā jums ir ērtāk, kā jūs gribat. Vai jūs gribat spēcīgu, stabilu, lielu līderu komandu, vai jūs gribat mierīgu, plūstošu konsultantu komandu. Un jūs esat tie, kas šādu brīnišķu komandu sasniedz, pateicoties šai komandai, jūs sasniedzat vecākā direktora statusu, jūs saņemat jau ap 1300 eiro mēnesī. Un es domāju, ka ja jūs saņemsiet jau šīs naudas, jūs saprotiet, ka tie tikai pirmie 2 soļi no 12 brīnišķīgiem nosaukumiem un statusiem, ko te visādus var iegūt, bet pats galvenais – no 12 iespējamām izaugsmēm, no 12 dažādiem plusiem, bonusiem, kas nāks katru reizi klāt pie jūsu stabilā ienākuma. Un uz doto brīdi jāsaka, Latvijā ir daudz augstāki statusi daudzām dāmām, un paldies tām dāmām, kuras ar saviem augstiem, ļoti skaistiem statusiem arī pievienojas mums šajās apmācībās, lai klausītos, skatītos un palīdzētu pēc tam savai komandai attīstīties, lai palīdzētu arī man, jums pēc tam novadīt apmācības vēl tādas, kas jums būs nepieciešams. Paldies, meitenes, visas, kas esat arī stabiliem statusiem kopā šodien ar mums. Nākamais, par ko noteikti ir šaubas, sakiet, vai jums ir šaubas, ka šeit var nopelnīt, vai šaubas, ka jūs to varēsiet. Uzrakstiet man. Šaubas ir, šaubu nav. Bija. Plus mīnus ir. Ai, Līta, bailes ir trakas iziet no komforta zonas, vai cik pazīstam Mārai, nav šaubu. Meitenes, tā, kam ir šaubas, varbūt uzrakstiet, par ko ir šaubas. Uzrakstiet man, lai es redzu un zinu un varu vai nu izkliedēt šīs šaubas, vai apstiprināt. Uzrakstiet, par ko šaubāties. Es tikmēr jums pastāstīšu, varbūt kādu šaubu atkritīs. Mēs neviens neesam piedzimuši kā speciālisti. Mēs šajā biznesā, kurš ienāk no tradicionāliem parasti biznesiem, kur viss ir zināms, kur ir ekonomikas, mārketinga grāmatas, kur var ņemt un studēt, un iespējams kādam pat brīnišķīgi diplomi dažādās zinātnēs. Tomēr būt par sava biznesa vadītāju tīklu mārketingā nav tādas kvalifikācijas nekur. Un katrs, kurš nāk šeit kā nezinīgs. Inese mums raksta, pat čatoja ar vienu konsultanti. Neklausīšos skolu, jo tik un tā nopelnīt nevar, un man nav naudas, ko ieguldīt. Ivete raksta, šaubas parādās tad, kad dari, bet attīstība niecīga. Šaubos, ka nesanāks sasniegt direktora statusu. Vispār jau ļoti pamatotas šaubas katram ir. Jā, es gribu tikai pārdot, kā man rīkoties. Jābūt mērķim, tad bailes un šaubas pazūd. Līta to zina no pieredzes, jo Līta mums ir direktore, un cik gadus Līta mīļā tu mums šaubījies. Stanta, neatrast pietiekoši daudz konsultantus, cilvēkus, kur grib par tādiem kļūt. Jā,
Es tāpēc jums arī mēģināšu atbildēt vismaz uz lielākai daļai jūsu šaubu. Atceramies, speciālistu šeit nebija. Tie, kas tagad ir statusos un māk skaisti pasniegt un izglītot savus konsultantus, viņi atnāca šeit tādi paši kā jūs. Viņiem katram bija savs darbs. Kāds bija skolotājs, kāds bija pārdevējs, kāds kafejnīcā strādāja par bārmeni, kāds ir pensionārs, kāda ir jaunā māmiņa, kur nezināja vispār, ko darīt un kā stākt. Kāda ir dāma, kurai viss līdz šim esošais bija apnicis un gribējās vienkārši sākt kaut ko jaunu, bet nezināja, ko un baidījās no visa. Tieši tā kā Iveta rakstīja arī, man liekas, Iveta, tu to rakstīji, ka panākt rezultātu var darot un mācoties, vai Lita to rakstīja. Ja? Tieši par to ir runa, ka jebuz kuru darba vietu aizdejot, jaunā amatā mēs bieži vien taustamies. Mēs skatāmies, ar ko sākt, kā darīt. Mēs mēģinām saprast, vai mūsu zināšanas ir pietiekamas. Un vienmēr ir tā, ka ir jāpiemācās klāt. Un vienmēr ir kāds atsaucīgs kolēģis, kurš to palīdz, vai ir kāds kompānijas apraksts, kā rīkoties konkrētā situācijā, vai ir vienkārši vadītājs, kurš te dzen uz priekšu un tev kauns ir nezināt, un tu sāc meklēt informāciju. Tieši tāpat darot un mācoties, arī šeit būs iespējams panākt rezultātu. Man jau šaubu nav, tik laika mazdienest raksta. Alla mērķis ir, bet pagaidām kaut kur aiz kalniem. Inga, ar jauniem konsultācijām reģistrāciju man ir problēmas. Agri ir maz cilvēki, kas uztver MLM nopietni. MLM nopietni uztver tikai, man liekas, šobrīd tie, kas ir dziļi iekšā šajās struktūrās un ir kaut ko sasnieguši. Jo viņu šaubas ir izkliedētas, viņi pārāk nopietni saprot šīs iespējas un to, ka ir izdarāms un iespējams kalnus gāzt. Tikai mēs līdz šim to neesam zinājuši, ka tas ir iespējams. MLM šobrīd varbūt neuztver īpaši daudz nopietni cilvēku, kuri vai nu ir saskārušies ar nepatīkamām situācijām šajā tīkla mārketingā, vai kuri nereizi neko nav mēģinājuši. Un pasakiet sev tagad, ar ko jums pašām asociējas MLM? Uzrakstiet man, ar ko jums pašām asociējas MLM? Finanšu piramīda ar piramīdu, brīvību, patērētāju tīkls, piramīda, brīvība. Uzreiz var redzēt, kurš ir izjutis augšupē un kurš ir tādās spilgtās emocijās, dažādas izjūtas. Es sākšu ar ļoti elementārām izjūtām. Man MLM asociācija bija ar diezgan nesakoptiem cilvēkiem. Man MLM asociācija bija ar diezgan agresīvu, uzbāzīgu tādu mārketingu. Ja mans telefons nejauši nokļuva pie kādas MLM struktūras, tad kaut vai maini numuru. Vai arī jums bija tādas asociācijas kādam? Jo šīs asociācijas un domu maiņu varēsiet radīt jūs ar to, ka jūs attīstīsiet prasmes runāt, prasmes uzrunāt, prasmes pat kā izskatīties uzrunājot cilvēku. Ja tik nemācēja tik labi izteikties. Tieši tā, mums, diemžēl, visiem gandrīz šeit ir sabojāt priekšstati. Tāpēc atcerieties, mūsu priekšstats mainīja mūsu cilvēki vai mūsu iepazīšanās ar kompāniju Faberlic. Tieši tā jūs variet mainīt cilvēku viedokli un uzskatu. Atcerieties, jums nepatika nekas, kad jums uzbāzās, kad jūs ar varu spieda.
Jums tajā brīdī asociējas ar nepatīkamu piramīdu, ar nepatīkamiem konsultantiem, ar nepatīgu MLM. Savukārt, ienākot Faberlikā, jūs šeit esat. Tātad jūs satikāt tos cilvēkus, kas jums bija jāsatiek, jūs sākāt gūt tās zināšanas, kas jums bija jābūt. Laba pieredze, netik laba pieredze. Un jūs esat tie, kas varat mainīt sevi, savu attieksmi un savu komandu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs mirklis. Jūs būsiet paraugs savai komandai. Kā jūs attīstīsiet prasmes, kā jūs sāksiet sevi attīstīt. Kā jūs sevi sniegsiet, pasniegsiet, cik jūs būsiet atvērti jauniem, cik jūs būsiet atvērti jūtu pasaulē pret saviem konsultantiem, tāda būs jūsu struktūra. Un tādā veidā mainīsies cilvēki un līdzīgi cilvēki sāks jums pievilkties. Tā ir ļoti svarīga lieta, tāpēc paskatieties, ko arī rakstam, ka attīstīt prasmes. Tas ir ļoti svarīgi. Visas prasmes, gan kā sevi pasniegt, kā uzrunāt, kā izturēties, kā reaģēt reizēm uz ļoti negaidītām lietām. Ja? To tev palīdzēs tavu augstāk stāvošie konsultanti, direktori, vai mēs viņus saucam ļoti dīvainā vārdā par darba audzinātājiem. Ja? Menedžeri esmu es jums arī tātad sniegšu atbalstu un palīdzēšu attīstīt prasmes. Un tie būs dažādi attīstības treniņi, kas plānojās kompānijā ir un kas ir arī pie jūsu darba audzinātājiem. Un to, ka tiešās tirdzniecības veids paliek arvien populārāks, tas ir pasaulē zinātniski pierādīts fakts, statistiski pierādīts, un tas paliek arvien plašāks un inteliģentāks. Tas paliek arvien interesantāks un izzinošāks. Tāpēc, ja jūs esat šeit, jūs esat uz pareizā kuģa. Tagad tik vajag ņemt tos tairus un sākt tairēt. Ance, es tikko esmu kļuvusi par konsultantu un ļoti šaubos, jo nezinu, ar ko stākt. Ance, es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat šajā kompānijā. Es no sirds ceru, ka šodienas seminārs jau jums būs interesants un jūs esat sapratusi, ka jūs varat būt ne tikai konsultanti, bet ir daudz plašas iespējas, par kurām jums tagad vajadzētu sākt uzzināt, vai ne? Tā kā es domāju, ka ja jūs otrdien vakaros pieslēgsieties un sazināsieties ar mums biežāk un savu vecāko konsultantu, mēs noteikti jums palīdzēsim norentēties brīnišķīgajos Faberlika piedāvājumos tieši kā nopelnīt. Arī. Nu, lūk, tātad Faberlika pieaugums, kas ir ļoti svarīgi. Katru gadu ir virs 60%. Šis ir ļoti nozīmīgs fakts, lai jūs saprastu, ka šī ir augoša kompānija. Ļoti daudzas kompānijas jau neaug, turas uz veciem lauriem. Šī ir ļoti spēcīga kompānija un viņai ir perspektīva. Tas arī ir viens no ļoti pozitīviem rādītājiem. Vēl viens pozitīvs rādītājs. Šis ir starptautisks bizness. Kā jūs redzat, mēs šodien komunicējam ar meitenēm no Īrijas, no Lielbritānijas, no Latvijas. Inešām, es pat nezinu, vai jūs esat no Somijas, Zviedrijas un ir mums pieslēdzās arī no Vācijām un citām valstīm, ne tikai, ka karodziņš nenomainījās, bet tiešām fiziski konsultanti to dara un attīstīt savu biznesu, sveiki, attīstīt savu biznesu plus vēl starptautiskā līmenī, spēt sazināties gan ar Eiropu, gan ar Krievijas valstīm, bijušajām padomjas valstīm. Tas ir neticams spēks, jo veidojot savu biznesu, tādi ir ļoti reti cilvēki, kurš spēj izveidot starptautisku un stabilu. Bet mums ir iespēja to darīt. Ienākumam nav robeža. Tas ir tas, par ko es jums saku, ka ļoti patīkami ir saprast, ka šeit ienākumam nav nekādas robežas. Jūs pats nosakat, cik to darīt. Un vēl kas ir ļoti svarīgs, šeit neko nevar nokavēt. Tāpēc, ja jūs šodien pieslēdzāties un esat šeit, es saprotu, ka jums ir interese, jums interesē, kas notiek mūsu kompānijā. Jūs esat laicīgi. Nav tā, ka kompānijai būs šogad 20 gadi un jūs esat kaut ko nokavējuši un zaudēji, tā jūs palikuši un astē un vairs jūs nevarat izrautīt. Šeit ir kurš konsultants var jebkurā brīdī kļūt veiksmīgs. Tas ir liels pluss. Un Ances jautājums, ar ko sākt? Noteikti pirmais solis – sazinieties ar savu augstāk stāvošo direktoru.
Jūs ieejot savā mājaslapā, savus direktorus arī redzat, tātad tas ir cilvēks, kurš ir sasniedzis jau noteiktu līmeni šajā kompānijā, kuram ir spēcīga pieredze, ir ko teikt, jo viņš zina, par ko runā. Noteikti sazinieties ar direktoru un dariet zinām, ka jums interesē uzsākt aktīvu biznesu, ka jums interesē vispār sākt kaut ko aktīvi un naudīgu kompānijā. Pēc tam noteikti direktori, kas mani dzird, atcerieties, satiecieties ar direktoru un savu augstāk stāvošo darba audzinātāju, tad augstāk stāvošo konsultantu, lai sastādītu darbības un mērķu plānu, lai viņi jums var parādīt, kas ir jādara, lai jūs kaut ko sasniegtu. Kad būs jūsu apmācību diena, kad jūs būs, es jums Inga pastāstīšu, jā, kad būs jūsu prakses brīdis, kā sākt, ar ko vispār sākt, direktors un darba audzinātājs jums to darīs un palīdzēs. Kas ir svarīgi? Nevis tikai gribēt un domāt, ka gribu, bet sākt, darīt praktisku darbu. Un ir jābūt gatavam mācīties, jo šeit būs brīnišķīgas iespējas mācīties to, ko nevienā skolā nemāca, un tā būs labākā dzīves pieredze noteikti. Es pēc savas pieredzes to saku, labākā dzīves skolu un pieredze. Prasti apmācības saviem līdzcilvēkiem, prasti coaching. Inga, es atvainojos, ka es pielietoju šo angļu vārdu. Es īsti nezināju, vai es teikšu treniņu, vai jūs sapratīsiet un nenodomāsiet, ka mēs jūs dzīsim uz stadionu skriet. Coachings tas nozīmē to brīdi, ka jūs trenējaties. Trenējaties uzrunāt cilvēku, trenējaties veikt sarunu. Un ir jūsu komandas, tātad vai nu direktors, vai līderis, kas virs jums ir, vai konsultants, kurš ar jums darbojas kopā, kurš jūs apmāca, kurš izvērtē jūsu sarunu, jūsu darbību, un viņš jums palīdz izanalizēt to, kas jums kolosāli ir sanācis, kur jūs esat bijusi lieliska, un jūs kopā izanalizējat pēc tam lietas, ko vēl varētu vēl labāk uzlabot. Un tas ir tas brīdis, kurā jūs visvairāk gūstiet mācību, visvairāk zināšanu, visvairāk nianses. Arī šobrīd, kamēr es ar jums runāju, kāds no mūsu līderiem noteikti veido ierakstu, ko man personīgi pārsūtīs, lai es varētu apskatīties pati savu semināru. Es arī katru reizi mācos un taisu sev saukto šo treniņu, coachingu. Jā, Inga, un es arī pumpējos tādā veidā, ka es mēģinu attīstīt arvien vairāk savas spējas, zināšanas katru reizi. Un pats galvenais, arī pēdējais punkts, te ir ierakstīts kā punkts, dari, nerunā, neslinko. Bet dari. Tas ir pats svarīgākais pēc tā, ka jūs jau būsiet sapratusi, ko gribat un kas ir iespējams, sākat darīt. Un pumpēties veido kā gan savādāk. Jā, veido. Paldies, Dacis, saprat. Veido ierakstu. Un šodien tas būs viss. Es vairāk jūs, kā saka, marketinga plānu lietās neievadīšu, jo šis ir pats pirmais tāds sākums. Es noteikti vēlos jūs redzēt visus uz tikšanos nākamajās apmācībās. Otrdienās, katru otrdienu mēs esam pasākuši tātad visāda veida apmācības, dažādas prezentācijas 7 latviešu valodā un 8 krievu valodā. Agrita, es nekad nepieminu MLM piedāvājot, vai jūs varat sarunāt uz Skype sarunu. Agrita, uzrakstiet man e-pastā, mēs sarunāsim Skype sarunu. Ar manīm var sarunāt Skype sarunu, WhatsApp sarunu, ar manīm var sazināties noteikti. Es esmu menedžere, mani sauc Linda Ankoriņa, man kontaktos ir viss pieejams par manīm telefons, e-pastu. Ja vajag manu Skype, es jums tūlīt ierakstīšu Skype adresi. Ļoti vienkārši linda.ankorina, tā esmu es. Skype atrodiet mani, uzaiciniet, pievienošos, draudzēšos ar jums, palīdzēšu attīstīties. Paldies jums, mīļš, šodien visi, kas bijāt pieslēgušies. Mēs noteikti tiksimies nākamo otrdienu ar citu tēmu. Tēmu es izsūtīšu vēlāk, būs reģionu ziņās noteikti arī informācija. Paldies jums visiem uz mīļu tikšanos. Es ceru, ka šaubas pāries,
sāksim darīt, dodiet man ziņu, ka interesē un par ko šaubaties. Un es noteikti mēģināšu kliedēt šīs šābas. Paldies, uz tikšanos. Man arī jūs vajadzēs brīnišķīgi Skype'ā. Ines, Skype'ā tiksimies. Un vai arī e-pastā. Un es gatavošos tagad prezentācijai krievu valodā.